Šis ir neredzēti interesants jautājums. Ja tu esi meklēšanā, tad tevi aizturēs, bet, visticamāk, ja tu neesi meklēšanā, tad, principā, pastāv iespēja, ka tev neaizturēs. Bet, lai nodrošinātos par to visu, visticamāk, labāk ir lidot caur citu valsti. Var doties ar prāmi uz Zviedriju, izlidot no Zviedrijas vai no Norvēģijas, bet runājot par Latvijas kriminālu procesiem, saprotiet, tur jau tiek pārkāptas pilnīgi visas cilvēku tiesības, jā. Tas nav normāli, kad krimināla procesi tur, principā, tev jau ir sots, un viņš tev jāizcieš ir gadiem, jā. Kas tas tāds ir par murgu tādu? Tu neko iespējams neesi izdarījis, jā. Un tev gadiem ir jāizcieš šis te sots, kas ir neizbraukšana no valsts. Atcerieties, Latvijas tiesību sargājušā sistēma ir sapuvusi, jā. Viņi vienkārši var neņemt vērā. Tas ir kaut kā kropļu izdomājums, jā, kur garīgi slimi cilvēki savākušies ar dažādām atkarībām, kuriem neinteresē šis te vispār Latvijas, uzlabot tautsaimniecību, uzlabot cilvēku dzīves līmeni un tā tālāk, jā. Viņi nāk tur zakt, krāpties, piesekt korupciju, narko biznesu un visu pārējo, tā kā vienkārši uzpļaujiet viņiem visiem virsū, jā.